Tā, nu sveiki. Tā kā šobrīd kamera ir katrā gludeklī, ja, tad cilvēki arī filmē visu kaut ko. Šajā gadījumā mēs fokusēsimies uz makšķerēšanas filmēšanu. Profesionāļus neaiztieksim, pastīsimies amatierus. Nevis ar tādu nepareizi, kas tu lohsēsi. Varbūt arī bišķi reizēm, ja. Vispārībā tehniskā un teorētiskā puse. Man kā profesionālam underground feederistam reizēm liekas, tu dari tik ilgi tu dari, kāpēc tu to dari tā? Tas ir nepareizi, tas ir tīzli. Bet jāsaprot, ka makšķernieki ir arī, parasti cilvēki sabiedrībā. Un tā kā ir cilvēki, kas tic horoskopiem, homeopātijām, kodiem karmām, likteņiem. Un tie cilvēki no tās parastās sabiedriskās vides arī tiek nolikti pie upes, un tad citi tic tur šitam, citi tic tam. Beigās no arī viņi makšķerē tā, kā viņi makšķerē ar kaut kādiem jocīgiem knifiem. Droši vien, ja kāds pastītos, kā es makšķerēju. Es domāju, ka neņemtu neko nost. Varbūt kaut ko gribētu pielikt. Ok, aiziet. Tā, pirmo vispār es izdomāju uzfilmēt, tāpēc, kad skatījos šitādu, tur tas Smirnovu, tad tas Copis pārīts, tas sieviete ar vīrieti, un vēl Almans no Jelgavas sāka filmēt. Kas man šitiem patīk? Ir 20 minūšu video. Tas ir tāds normāls 20 līdz 30 minūtēm. Nē, ja tur baigais actions, tad, protams, tur 2 diennaktis arī kaut vai filmēt. Un, davai, redz, kur šo čalis esmu sasveicinājos pozitīvs, foršs cilvēks. Ok, let's go. Reaction video. Viņš atbraucis noķert savu pirmo vimbu, vai ne? Tā, vai no sākuma. Sveiki, draugi! Sveiks. Beidzot pienācis tas brīdis, kad esmu atbraucis uz šī gada pirmo vimbu copi. Esam, protams, pie Lielupes, man ļoti iemīļotā vietā. Jūs jau noteikti arī daudzi atpazīsiet, kur esmu. Brīnos, ka cilvēki neviens nav riņķī. Pretējā krastā tikai mašīnas. Un tur uz priekšu, tur, kur ir populārās vietas, pa upi uz leju, kur upe pienāk pie paša ceļa, tur bija pilns. Varbūt kaut ko es nezinu, bet mēģināsim katrā gadījumā. Mēģinām. Šodien neesmu viens, esmu kopā ar savu brālēnu Danu. Viņš atbraucis noķert savu pirmo vimbu, vai ne? Neesi nekad noķēris. Mēģināsim piepildīt. Šitam galvenajam varonim no Ņujorkera. Un arī paši noķert. Man ar tādu ir kaut ko ļoti foršu. Pēc tam par esmām, par ekipējumu, visu pārējo pieķersimies, bet tagad ejam uzmaisīsim barību. Davai. Par barību ilgi nebija jāzīlē, protams. Par barības maisīšanu un jaukšanu. Tas ir pirmais par, kāpēc es iedomājos, kādreiz vajadzētu reaction latviski, kā lai pasaka. Nezinu, karoči, uzfilmēt, kā viņi tās barības jauc. Pastīsimies. Salmo vimba un salmo vimba garnele. Šī tāda brūnāka, tā baltāka, abas jauksim kopā. Starp citu, šobrīd vimbu barībām salmo veikalos 20% atlaide. Arī internetu veikalā Salmo LV. Man patīk, kā, teiksim, šoreiz, kā viņš noliek kameru, kā viņš, normāli darbojas. Citreiz galīgi tur šķībi, citi liek, vai baigi tālu nostās, vai baigi tuvu, un viņam vēl mikrofons ir normāls, tu var dzirdēt normāli, viss kārtībā. Tā kā droši jāiet, skatieties, un arī citām feeder precēm nenokavējiet sezonas sākumā. Parasti iedo atlaides, pēc tam vajadzēs atkal gaidīt ilgu laiku. Un papildus šīm barībām, tad jauksim kuruscejošos krikumiņus klāt. Šie tādi mazāki, smalkāki, šie rupjāki, bet spilgtāki. Redzēs, novēl kaut kā samiksēt.
pa šito. Viņš šitas ir, nu, kaut kad ir, esmu dzirdējis, ka tur Lisovskis pasaka to, bet, nu, tas ir pašam jāiedomājās patiesībā, jā. Šitos krikumus, pastačīno, jā. Tad, kad tu jau esi visu samitrinājis, sajaucis ar zemi, tikai pašās beigās vēl tu, nu, porcijās dali to, nu, savu iejaukto barību, lai viņi tur neizžūst, tur ir speciāls tāds tā kā trauciņš pa virsu, mazāks, kur tu vari vienā tur vaniļu piepilināt vai vienā pielikt tur motili vai vēl kaut ko, respektīvi, lai uzreiz visā neiegāstu. Tad tagad, ja viņš šito piebērs vēl zemi klāt un ūdeni, un tad tikai visu jauks, viņa zaudē savu spilgtumu un vairs nav tas tik liels kontrasta efekts uz tās barības kopējā fona, tie mazie graudiņi, tāpēc viņus ber pašā pēdējā miksējienā. Vakar gribēju braukt, bet, nu, nereāli daudz zāles, nereāli, viss krasts, un cilvēki atsūtīja bildes, sveiciens Zēvaldam, atsūtīja bildes, un upes labais krasts, viss ir ciet. Kreisajā it kā redz, kur tur tagad nevar redzēt droši vien, bet tur tīrāks ir. Jāuzstājas lielceļš, pa kurieni vimiņus vilksim ārā. Ja vilksim. Protams, uztveramais tīkliņš kaut kur ir pazudis, neatradu mājās. Karpu uztveramo tīkliņu negribēju ņemt līdzi. Paņēmu vienu ar ļoti īsu kātu. Varēja ņemt foreļu. Lai ar viņu ieskalt uz pie jostas ar vajadzēs viņus tuvāk krastam pievilkt. Vispār uztveramais tīkliņš var izrādīties diezgan svarīga lieta beigās, jo, ja vīmbas ir ļoti pasīvs, tad ir baigi tievās pavadas un jāliek, un tu vienkārši nevari viņu izcelt krastā. Nu, lūk, jā, ja ir žors, protams, tad cilvēks sēž ar 0,24 un ar visu kātu ceļā ārā. Tā, ja es esmu redzējis, nereāli. Bet, nu, ja tu 0,08, 0,10 pavadu lietas, tad, nu, jā, ir tā kā ir, tur vilkt viņu pa zālēm pāri diezgan liels risks. Tā, ejam, parādīšu, kā barība šobrīd izskatās. Davai, parādi. Starp citu cilvēki. Nu, šitam piekrīt lopiski dzīvnieki. Kas šķidais? Nu, bāc, nu. Un pēc tam mēs brīnamies, ka mūs nekur nelaiž iekšā. Te patās cilvēkiem privāti mājas. Un kāds viņiem prieks ir laist makšķerniekus, ka te pēc tam mums paliek šādu cūkūts. Kretīni, blin. Pēc tam topes beigās, protams, savākšu, bet es nezinu, kaut līķi iekšā vai kas. Fu. Bet, atsaldēt. Nevajag. Atsaldēt, kretīni. Es te katru gadu braucu. Pilnībā piekrīt tev, čeli. Un ja aiz jums paliek kaut kas šāds, nu, pēc tam te nelaidīs nevienu. Aiztaisīs vispār ciet. Varēsim ar kājām iet kaut kur kilometrus 2 no tās puses. Nu, re. Nu, pastīsim. Barībiņai pirmo mitrinājumu uztaisīju. Tāda forša. Tad braucu es jau, teiksim, 15 gadus stabili ķert. Es nezinu, kā tur sacensībās neesmu piedalījies un arī negribu, bet, nu, ja tu jau, teiksim, esi, teiksim, dzīvē, 20 reizi jaucis barību, ja, tad, 99% to aptuveni zini, cik tur ūdeni pie tā daudzuma vajag. Un
es nezinu, pēdējos 10 gadus es neesmu taisījis 3., 4., 5. kaut kādu mitrināšanu. Vienkārši, un tas ir what the fuck, tas ir paņemts no kādas sporta stopziņa, tur 8. mitrināšanu tais, un tad cilvēki to saskatās konvenciālajā makšķerēšanā ikdienā. Es arī, un tad liek malā 2. mitrināšanu, 3. bezjēdzīgi. Samitrīni, ja tev roka piešauta, vienkārši samitrīni un maucļini. Bīrstoša reku jau sasūkusies, jau galīgi savs. Taisam 2. Daudziem liela kļūda ir, ka pēc 1. mitrinājuma uzreiz jau met iekšā ūdenī. Labai, jā. Viņa vēl nav sasūkusies, tā Nu baigi jā, aktivizējusies. un tad viņa tukšā paliek. Pišķi pagaidam. Es parasti nogaidu kaut kādas minūtes 10. Uztaisu vairākus mitrinājumus. Nav čalītā. Tas ir diezgan tāds bullshit liels. Nē, nu, ja tu nemāki, un tu pamaz tur esi pielicis. Ārā nejūg, bišķi uzspiežam izjūg, bet viņa sasūksies. Vēl bišķi pa mitru. Vēl pagaidīsim. Līdās vēl sasūksies un varēsim sākt barot. Šodien bliezīsim ar maniem iemīļotākajiem kātiem no visiem. Feeder Concept Distance Extra Heavy 150-nieks. Visus tituls. Polīti gan vienu rudenī taisīju apkopi un pazaudēju dažas detaļas. Tāpēc rekomend spinning. Tieši tāpatās tā kā man. Jā, es dzīvē esmu izjaucis kādas 10, ne, bet vairāk pa 5 spolēm ar domu, ka kaut kas tur bišķi neiet gludi. Un fokusējos uz salvetītes, lieku tur rindā tās detaļas un beigās salieku un kaut kas nav salicies un tad lidina ārā. Bet nu labi, tās spoles ir tur 20-30 eiro vērtībā, tāpēc viņas ik pa tur 3 gadiem jāmet miskastē. Spole. Otram kātam, ar ko darbosies Dans, tur ir 7. pilots virsū. Bet šogad Salmo būs jauni feeder kāti, jaunas spoles, auklas, tur feederim būs ļoti daudz jaunumi. Es pēc tam testēšu, pastāstīšu arī jums, tad redzēsim, vai tie man patiks labāk par šiem kādiem vai nē. Teica, ka būs bomba, bet to vēl redzēsim, notestēsim. Laiks barot, ņemam nost ierasto groziņu un liekam barošanas groziņu. Bišķi ir atšķirība vai ne? Ierastais, bet šīs jau tā ir liels. Pēc tam, kad ziltiņa pienāks, tad mēs pāriesim uz šiem feeder konceptu tādiem mazajiem. Bet sākumā liekam lielo grozu un barojam virsū. Iemetīšu. Teiksim, viņa divatā ir. Viņš 2 kilogramus iejauca zemē. Es neredzēju, ka viņš pielika klāt. Tur ar tādu iebarojamo grozu tur pusstundu pamakšķerēt, tu vēl iebaro kāds 10 metienus, tur diezgan pamestā barība sajaukt, ja viņš beig taisās barot. Man ir tādas barotavas, bet es pieņemu, ka viņš ir kaut kur no Jelgavas, ka viņš ir uz jūras pusi, uz leju, un tur dziļumi ir, un man kaut kā beigā liekas, ka neprecīzi, ja tu tik lielu, bez svina barotavu lietas, un pēc tam mazu ar svinu, ka viņi tur, teiksim, 6-7 metros dziļumā tur grimis, tāpēc es sāktu maukt jau ar parastu barotavu, vienkārši tad, ja gribās iebarot, nevis makšķerēt, tad var, teiksim, katrs 30 sekundes pārmest un viss, bet, katram savs baigā kļūda tā nav droši vien, bet, es ar tā nedarītu. Kaut kādiem 5 groziņiem uz katru punktu. Forši, ka viņam napārņiks ir, kas kaut ko var uzfilmēt. Protams, šķība kamera tur jau, tas tā, klasika. Smuki, kad iepin kaut kādu ainiņu raksturīgu pavasarim.
Kaut kā jocīgi aizmet un neko necēla. Nu nē, tur galā kaut kas ir. Viņš kreilis vēl pie tām. Interesanti, kāda viņam pavadīja. Nē. Nu, tad vai nu vimbiņa, vai nu lielāks breksāns kaut kāds. Man liekas, vimbiņa, jā. Un būs sezonas pirmā vimba. Kaut kā jau izdomās, man mašīnā uzturamais. Pēc uztveramais, viņš toreiz teica sākumā pa uzglabājamo karpu. Redz, ka ir mazā lielupas vimbele. Skaisti, tiešām, jā, foršas zivs, interesanti. Tad šī mērā būs, ieliks pagaidām tīkliņā, pēc tam, ja kas laidīs vaļā, bet sezona atklāta. Forši. Tāds forši atvieglojums. Sezona iesākta, bet es nebiju pirmais, kas noķēra zivtiņu. Dans pirms tam noķēra tādu, nelielu plicīti. Kā tu neiemūžinājāt, Man copes praktiski nebija jau kaut kādas 20 minūtes, cik nosēdējām. Un es vienu lietu pamainīju. Uzliku putuplasta bumbiņu virsū. Jā, man putuplasts nostrādāja pirms nedēļas. Redz, es speciāli blakus. Pirms nedēļas biju Tetelē un satiku čomiņu, sapazināmies. Un viņš jau kādu laiku sēdējis, piebrauc. Viņš saka, ka ņem, labi, bet uz putuplasta bumbiņu. Es saku, es neticu, ka tas ir baigais game changers. Un es teicu, ja es te sēdēšu, teiksim, kaut kādā laika sprīdī, viņš noķers 5 un es nevienu, man kastē ir putuplasta bumbiņš šitādas tieši. Tad es tomēr likšu, un es nopietni nosēdēju pusstundu, viņš 5 izvilku, un es liku, un tad sāku arī šitā te skaldīt, šitā te. Es to esmu pieceļu nedaudz no grunts augšā. Un, ja zivtiņa nesēž uz pašas grunts, tad viņai kaut kā patīk, ka viņa tur augstāk kaut kur bišķi plundurējas pa ūdeni. Esmas šodien līdzi ir visu, ko var iedomāties uz vimbiņu. Redz, ko ir pinkas, baltie mušu tārpi, motilīts, ļoti labs motils. Starp citu Jelgavnieki, veikalā Asaris, vai bomba. Un tikai nesaki, es te krevete. Nevārītis, svaigās tīģerenis. Pēc tam mēģināsim visu kaut ko, bet tagad man paņēma 2 baltie, motils un tā bumbiņa, tāds standartiņš. Redz, ka man arī mākslīgais motils līdzi. Pagājuši gadu, kurš sekoja līdz kanālam, varbūt atcerās, ka es ventā ķēru uz pliku šo motili. Kā man rausta! Nu, būs vēl viena vimba. Oj! Un karām. Bet atkal tajā pašā kombinācijā bija. Nav garām. Kas tad tas? Blenderis. Kas tad tas ir? Plicītis. Šie draugi arī ir klāt. Reku, bumbiņa, baltie, motilīts. Un paskat, viņš jau paspējis ir draņķis kaut kur barību saēsties mūsu. Tik ātri viņam jau ir vēl tie makšķernieki, kas ņem pilnīgi, teiksim, viņš noķer asari, šitādu raudiņu un vimbu. Un viņš aizved mājās un ieliek internetā visi tā kā izlietnē. Viņš tā kā visu, ko viņš noķēris, tas ir legāli šajā gadījumā, tajā gadījumā, ko es aprakstu, ja? Bet ko tu ņem tos sīkos pličus, raudus un ašukus, blien? Labi, tu noķer 30 100-gramīgus asarus, bet tu noķer 2 15-gramīgus. Pa otru galu iet ārā, tas nozīmē, ka būs ražani jābaro. Liks tačukā vai nē? Neredzēju. Kā? Pļunkš. Klips. Makšķerējam. Otrs čals neklipsēja. Tur kaut kur ap 9 metri. Tas teica, jā, tur tā, ar to iebarošanu grozu tur tā trikī. Bet smuki rausti. Es nezinu, viņam tas zivs, kas galā, ka viņš cīna tik ātri. Tur ūdeni.
Nu, kas tev tur ir? Dans normāli. Plicis, ne? Jā. O, šodienas rekords. Rekords plicis. Tu esi tik liela zivi, kā reiz noķēris? Nopietni šā tā lielākā? Jā. Šodien noķēris vēl lielāku. Sāc rakstīt, kādas sugas tu esi noķēris. Šis ir plicis. Bet mērķis bija vimba. Dans arī tagad sāka likt tās putuplasta bumbiņas. Es godīgi sakot, nezinu, kur tā vieta ir. Es nekad neesmu tur bijis liela prostu šķērs, es izbraukājos. O! Teica, ka bišķi citā vietā ķeras labāk. Pa upi uz augšu krietnu gabalu. Bet man patīk to vimbu izsēdēt. Man nepatīk kaut kur līst iekšā lielā barā. Man arī. Kur Tam es cilvēki ļoti blakus piekrītu. plec Ļoti viens piekrītu. otram. Es labāk te lēnā garā izsēdēšu normiņu dienas laikā. Opa, Nu, kas opa. Kas tagad Kas tu būs? tur? Devēji, Kaut kas Parādi. knabinās. ēdīs kaut ko? Pirmo Nē. reizi gribēju pamēģināt pēc kaut ko Kaltētos. šādu. Cik es Kaltētos saprotu, mušu tas ir kāpošus. balto tārpu granuliņas. Cik es saprotu, sākumā viņi ir jāaktivizē. Jāpaņem, jāieber iekšā ūdenī. Nu, cik daudz mēs negribam būt pārāk izšķērdīgi. Kaut kādu puspaciņu. 100 grami te iekšā maksāja laikam 4,50. Diezgan dārgi. Nē. Negribat našķus? Nē. Šitā garšīgi. Čipšus paņēma līdzi. Super. Tagad viņi sasūkušies. Vairāk pa virsu nepeld. Sākumā, ka iebēru, daudz peldēja pa virsu. Un, ja mēs viņus pa taisno iemestu barībā, tad viņi vienkārši pa Loģiski. straumi aizpeldētu uz leju. Tas neko nedotu. Tā, ko darīs? Tā, tagad laikam ūdeni noliest nost. Ok. Un tās granuliņas kaut kur vienkārši spainim malā iebēršu. Pēc tam, ka liksim barot tavu barību, tad arī šo klāt pieliksim. Nu, tā. Un tur ir tos blenderēs nabāk to stāru. Tur arī tāds trends ir. Pēdējos Laiks gadus, ritēja, nezinu, un tur nebijām var saņēmuši maksimums gaidīto 4. rezultātu. Tāpēc Pirms tam nolēmu, viss pamēģināšu klāt barībai likt tārpus. Gan motili, gan baltos. Jocīgi, ka zeme Varbūt nav tas kaut viņam kādā klāt. mērā rezultātu deva, bet ne vimbu izteiksmē. Ik pa laikam gadījās kādas mukākas zivs, piemēram, redskudanam raudiņa, bet kopumā 90% no zivīm bija nelieli pliči. Un tas vienkārši atkārtojās metienu no metiena. Visu laiku pliču copīgas un nekas vairāk. Nu, dod! Opiņā. Tagad gan ir otrā vimba. Nu, tas priecēja. Čalis cenšās, Vajadzētu neskrien tur, kur bars ir un kaut ko izsēž. Nu, pozitīvi. Nu, O, jā, ir tā nav vimbiņa. nē. Bebīšu izmērs gan. Tā, skaties, vimbi. Kristaps, ja nemaldos, Kristaps. Ceļ vimbu tā. Protams, ka tā var izcelt. Bet, ja tu tā var izcelt, man interesē, kāda viņam ir pavada, un, ja ir necope, nu, pamēģini, samazināt pavadas diametru. Tu uz 0,10. Tev liksies, ka grodu, what? Ka varbūt viņas tur ir dafigā apakšā. Bet šoreiz bez bumbiņas. Šis tāds galīgs mazulīšu izmērs. Nu, tie centimetri 30 gan būs, kas skaitās mēra vimba. Otrā ir. Diemžēl pulkstens jau 2.
Aiz gara laika es jau biju nospriedis, ka uztaisīšu metrīgu pavadiņu un uzlikšu peldošo putuplastu, lai viņš ļoti augstu noguļ. Metrīgo, nu, viņš kopā ar kaut kādu ēsmu. Roku platums cilvēkam, tik cik viņš garš, viņš šitā izstiep, tad sanāk, viņš metru garš čalis. Nu, nē, esmu saticis, viņš ir 1,80 m. Ka tomēr nevajag. Bet katram gadījumam vienu uzsiešu. Varbūt noderēs. Man atkal kaut kas baksta. Lielais zvērs. Paskat kāds rēšņuks. Lūk, Ķīsis. to es saprotu, nezvērs. Ķīša kungs atnācis. Gan arī tā kā zandarts, tikai nepareizais. Kaut kas baksta. Uzliku pavadiņu garāku. Kaut kādu aptuveni 1,20 m. Pasties, kas ir atkal gribu uzsvert pozitīvi. Kamera nostādīt tā, ka horizonts ir līmenī. Vienkārši ideāli cepuru nost. Izvilku 2 plīčus pēc kārtas. Bet vairāk ar nemiņas no vīmbām. Diena jau tuvojas beigām. Pulkstens kaut kur 2:20. Neparādīju arī, kādas šodienas lietoju pavadis. Kādus āķus. Tūlīt atnesīšu, parādīšu. Tas mani mīļākie. Recīgi. Tagad pēdējos gados. Viss kārtībā. No, uks. Reku šādus lietoju. Feedera konceptu. Nu, 12, 12 jā, numura labs. aicis. 0,12 mm aukliņa, 70 cm pavada. Parasti breiksim vīmbai pilnīgi pietiek. Redz, ko 10. numura aicis 14. izmēra pavada. Eksperimentēju, kā kurā brīdī, kura ieslēdzas. Nu, tur, ko tur eksperimentēt? Ja neieslēdz rupjākā, jāslēdz smalkākā. Opa. Uz resnāk jau neviens nepāries. Oi, sagaidīju. Un laba. No, Bet tagad ļoti liela problēma. no. Priekšā tās zāles sastāja Jopi, jušās. bobi. Un kā es viņām dabūšu pāri? Kā? Oi, Oi. vīmba ir ļoti laba. Man liekas, kad aizies. Nu. Labs. Pārdos dar uzturamo tīkliņu. Vai nē, es nokāpšu lejā. Kāda rasna vimba? Vimba. Draugi. Plāksterīts. Nu, nav jau vairs Breikstens. plāksterīts. Nu tad ir skaidrs, ka nav ko gaidīt to vimbeli. Kāpēc? Ļoti interesants secinājums. Jāsāk breksīs šķert. Uzliku garnelīti atkal. Uz garneli paņēmu. Nekāds rekordloms jau nebūs šodien, bet beigās kaut ko mums pielasījām. Būs gan ko kaķim aizist, gan pašiem uz pānas uzlikt. Jā, nu ir cilvēki, kas ziri sētu, viņi var vest. Nu re, tā kaut kā. Jā, Uz nu divu. normāli. Nekas baigi spīdošs. Beigās tas breksīts bonus, 2 vimbas, raudiņa, ķīsis un plicīši. Atceramies vienu, ka šī ir tikai pirmā reize. Okay. Noteikti brauksim vēl, sākums ir, vimbu sezona atklāta, kā saka. Mēģināsim aizbraukt arī iespējams uz Ventu. Nu, tur tomēr tas izmērs tāds 700 gramīgs, vai ne? Un līdz kilo lielākie eksemplāri. Bet, ja patika šīs video, Labi, paldies. iedodarēja,
spiežam īkšķi. Tad skaties, kas jādara. Var redzēt, ka tagad zīltiņai ir palikusi kūtrāka. Man nav abonēts? Ar to augstā laika iestāšanos. Starp citu, miskas tie savācu. Atbalstam, čau. Ja nākamie brauc, lūdzu dariet tāpat. Tā, viss bija čili.